Es it kā skaitos krievs, bet es nekad nesapratīšu, kā krievi saīsina personu vārdus. Tāpēc, ka ir vārds Aleksandrs. Un Aleksandrs saīsināti ir tieši tā Saša. Kā Aleksandrs var transformēties par Saša? Turpat pirmais burts izmainās. Tas nav saīsinājums, tas ir cits vārds vienkārši. Un vēl ir vārds Vladimirs. Un Vladimirs saīsināti ir Vova. Vismaz pirmais burts paliek, bet kā Adimirs kļūst par Ovā? Bet latvieši jau arī ir saīsināšanas meistari, jo latviešiem ir vārds Jānis. Un Jānis saīsināti ir Janka. Vārds no 5 burtiem kļūst par citu vārdu no 5 burtiem. Malači! Un vēl jau Jāni mēdz dēvēt par Jaņķeli, kas ir garāk nekā oriģinālā. Un latgaļi ir vienīgie, kuri ir sapratuši, ka Jānis saīsinās uz Joņs. Viņi skaitās atpalikušais reģions. Agrāk analfabēti parakstījās ar krustu, tagad ar parakstu. Mājās ierīkoju griestu logus. Augšējie kaimiņi nav apmierināti. Dāmas un kungi, šie vēl bija mani normālie joki. Šī bija pirmā ceturdaļa, mēs tikai iesildījāmies.